Māju toreizējās lielās Altanovas ielā Ojārs Vācietis ļoti mīlēja. Apskatot māju, abus dzejniekus pārsteidza lielais, skaistais pagalms, kura centrā auga sudrabegli. Tieši šīs egles dēļ abiem bija sajūta, ka šī ir ļoti laba vieta. Kad egle vētrā nolauza, šajā vietā tika izveidots monuments dzejnieka piemiņai, bet citu egli, kura kļuva par šīs vietas simbolu, uzdāvināja dzejnieks Imants Ziedonis. Īpaša mīlestība Ojāram Vācietim bija pret grāmatām. Viņš sapņoja par savas bibliotekas iekārtošanu un mīlēja nopietnus darbus. Ojāru Vācieti dēvē par viszaļāko dzejnieku, jo viņa dzejā attēlota ne tikai mīlestība pret cilvēkiem, bet arī pret kokiem, putniem, ziediem, akmeņiem, īpaši violetiem. Viņa darba istabai ir zaļi griesti un zaļas sienas, bet uz rakstām galda zinātniskā Latvijas putnu grāmata un pieraksti par putniem, pieraksti par hokeju un futbola spēlēm, mēnrakstu burtnīcas, pieraksti ar plānotajiem un izpildītajiem darbiem.